mūsdienās tā informācijas daudzums vispār, ko mēs iegūstam ikdienā, ir tik milzīgs, jā, ka ir nepieciešams arī jaunietim pašam saprast, ko viņam vai ko nē. Ļoti liels efekts tieši vizuālais tas skatījums, jo galva nespēja pārstrādāt visu to informāciju, vajag arī, tā teikt, ar acīm. Jauniešiem arī šādā vecumā ir ļoti svarīgi, tā teikt, socializēties. Ja māksla ir tas veids, kas var savest tā kā dažādus radošus prātus kopā un kaut kas patiešām arī top, kāpēc gan ne? Pasākums norisinājās Rojā, Kurzemes mazpilsētā no 1. līdz 3. augustam. Pirmā pasākuma diena bija ļoti intensīva. Dalībnieki iesaistījās dažādās mūsu mudinātās diskusijās par sociālajiem tīkliem, par mākslu, par multimēdijiem. Tā ļoti intensīva diena, vairāk informācijas uzsūkšana. Otrajā dienā mums bija vēl viena radošā darbnīca, kurā tika pastāstīts par to, kā mazliet vairāk kā veidot video, kā montēt. Un par to mums pastāstīja Laina Rudolfa, kura pati ir ļoti iedvesmojošs cilvēks. Tur bija pašā filmēšana un vakarā jau sākās visa montāža. Pasākuma projekta noslēguma dienā mums bija prezentācija. Video patiesībā pārsniedza mūsu ekspektācijas. Manuprāt, jo vairāk tiks sabiedrībai sniegt informāciju uz viņas problēmām, jo vairāk arī tiešām kaut kas notiks un kaut ko mēs varēsim izmainīt sabiedrībā. Jā, ir jābūt dažādībai. Un ne tikai tādas klišejiskās lietas, kas visiem jau ir pašsaprotamas, bet tiešām tādas lietas, par ko tiešām ikdienā neaizdomājies. Tās jau vismazāk domāt. Jā, un tur tu vari vislielākās pārmaiņas veikt. Jā, jo no tādām mazām lietām, no mazām grupiņām var izveidot diezgan lielas lietas un bīdīt liels projektus. Spilgtākajiem mirkļiem viss pasākums bija viens spilgts mirklis, viņš ir pietiekami īsts, lai viss sablīvotos tādā foršā, kolorītā paciņā. Vai šāds konkurss vajag? Noteikti vajag. Katra diena, katru vakaru, pirms gulētiešanas, pēc gulētiešanas. Tā kā tīrīt zobus tik ļoti vajag.